Sveiks! Labdien! Man ir ne tikai gods būt šajā fascinējošajā Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Man ir reizē kā kino jomas pārstāvim ārkārtīgi svarīgi apzināties, ka es atrodos vietā, kur vēl pirms pārdesmit gadiem atradās lielākais platekrāna kinoteātris Baltijā. Šim lielajam kinoteātrim, tāpat kā visai kino nozarei, bija lemts 90. piedzīvot dabīgu, nebaidos šī vārda, nāvi. Vienkārši bija tāda situācija. Un kino gan finansiāli, gan radoši vienkārši piedzīvoja krīzi. Un es atļautos teikt, ka mēs no tās kino krīzes salīdzinoši nesen tikai esam tā pa īstam tikuši ārā. Un pēdējie svaigākie pēdējo gadu dati liecina par to, ka mēs esam diezgan veiksmīgi tikuši ārā no šīs kino krīzes. Līdzīgi kā dzenbudismu tekstos figurē šāds to varētu saukt arī par devīzi, ka šķērslis ir ceļš. Visa kino vēsture būtībā, visa kino industrijas vēsture ir vienīga šķēršļu pārvarēšanas vēsture, kas nozīmē, ka, ja mēs gribam kaut ko darīt šajā, manuprāt, ļoti perspektīvajā jomā, tad īpašība tikt galā ar šķērsli un pat pārvērst šo šķērsli par tramplīnu ir, es teiktu, viena no pašām nozīmīgākajām. Ir fascinējoši piemēri kino vēsturē, kas vienkārši mūs var iedvesmot arī mūsdienās atkal un atkal atrast to savu veidu, kā tad šiem saviem šķēršļiem tikt pāri. Kino dzimšana faktiski ir bijusi saistīta ar tādām lielām, tās var saukt par traģēdijām, lai gan sākotnēji tā šķita traģēdija, teica dokumentālā kino pamatlicējs Roberts G. Flahertys. Mēs pēc tam uzzināsim, kas ir šī teikuma otrā daļa. Viņa gadījumā bija tā, ka 1914. un 1915. gadā viņš pavadīja 2 gadus ekspedīcijā ziemeļos, Kanādā pie Hudzonas līča, kur viņš filmēja šo te vietējo cilšu inuītu dzīvi ekstremālos apstākļos. Un tapa milzīgs daudzums safilmētā materiāla, kas tobrīd bija pilnīgi unikāls. Un kas tad notika pēc tam? Roberts Flahertys gribēja sākt likt filmu kopā, bet viņš pieļāva vienu nelielu kļūdu. Viņš kino laboratorijā izdomāja uzpīpēt. Un grūti ir atrast vēl otru tādu vielu, kas tik ļoti ātri un strauji uzliesmo kā nitrāta kino lente. Ja, un šīs liesmas vienkārši momentāni aprija visu to 2 gadu darbu, visu laboratoriju. Roberts izskrien ārā, vienkārši knapi tur ticis ārā, un lūk, viss ir beidzies. Ja? Bet Roberts tā mazliet izsāpēja to sāpi, padomāja, kas tad īstenībā ir noticis. Viņš ir pavadījis 2 gadus procesā, ko mūsdienu profesionālajā kino sauc par attīstības posmu, par izpētes posmu. Sekojoši, viņa interese par kino pieauga. Viņš brauca uz šo pašu lokāciju un uzfilmēja šo stāstu pilnīgi no nulles, jau ļoti konkrēti un apzināti zinot, ko viņš grib filmēt, ko viņš grib kadrēt, ko viņš grib kadrā redzēt. Faktiski tā mākslas filma. Bet, labi, tas viņam tika piedots, un tā ir pirmā komerciāli veiksmīgā dokumentālā filma pasaulē. Un otrs stāsts, kas man personīgi ir ļoti būtisks, kā piemērs, ir Davida Linča stāsts, kurš 70. gados, vēl studiju gados, bija tādā arī nepārāk apskaužamā situācijā. Viņš gribēja ļoti studēt kino, viņš to arī darīja. Viņam bija sieva un meitiņa, un viņam bija diezgan grūti savilkt tos galus kopā. Bet bija šī uzmācīgā ideja, ka ir filmas ideja. Ļoti daudz viņam teica, šī filmas ideja vecīt ir drusciņ par specifisku, kā lai tev to maigāk pasaka. Ja, filma Eraserhead, jeb dzēžgumija galva. Viņš bija uzrakstījis scenāriju šai pirmajai nopietnai filmai un dabūjis 10 000, lai šo filmu uzfilmētu. Ja, kaut kādā veidā viņas izcīnījis no kinoskolas. Tad, kad 10 000 bija iztērēti, uzfilmēts bija knapi pusi no šī stāsta. Un tad Deividu paaicinājuši uz 6 acīm
tētis un brālis, kuri, kā Deivids atceras, tumšā istabā viņiem ir teikuši apmēram sekojošo: Deivid, tev ir jāuzņemas atbildība. Deivid, tev ir jāsameklē darbs. Deivid, aizmirsti par dzēžgumiju galvu. Nu, lūk, un Deivids šos te ieteikumus bija ņēmis pie sirds un nopietni apsvērs, un ko darīt un kā darīt, un it kā jau turpināt nemaz nebija iespējams. Turpmākos 2 gadus viņš dara ko? Viņš patiešām strādā kā avīžu puika, viņš iznēsā The Wall Street Journal, viņš pārdod boilerus, viņš pelna $50 nedēļā, un viņš atliek naudu katru mēnesi. Viņš maksā ne tikai rēķins un pērk pārtiku, bet viņš arī atliek naudu, protams, savai dzēžgumiju galvai. Nu, lūk, un pēc 3 gadiem, pēc milzīga pārtraukuma, visu laiku atkal un atkal tiekoties ar galvenās lomas atveidotājiem, pierunājot: draugs, lūdzu, nemaini imīdžu, lūdzu, paliec, tev jāpaliek dzēžgumiju galvai, jo man tā gribas. Nu, lūk, un viņš atsāka filmēšanu, viņš radīja šo filmu, šī filma tūlīt kļuva par kulta filmu. Šis gadījums pierādīja to, ka Linča vismaz gadījumā bija jābūt uzticīgam savai vīzijai, savai režisora vīzijai, un tālāk arī tālāk sākās viņa lielais veiksmes stāsts. Par svešiem piemēriem runāt ir viegli, visvairāk iemācāmies viennozīmīgi no savas pieredzes. Man ir jābūt pateicīgam liktenim par 2 ļoti, ļoti lieliem šķēršļiem manā dzīvē. Pirmais lielais šķērslis bija saistīts ar filmu Ģimenes lietas, jeb Family Instinct, kas ir skarbs stāsts, filmēts Kurzemes nomalē par sievieti, kur dzīvo ar brāli, ar 2 bērniem. Tas viss gan ir pagātnē, viss ir mainījies. Un, ļoti skarbs stāsts, bet vienā brīdī man un operatoram Aleksandram Grebņevam bija viennozīmīgi skaidrs, ka tā ir kinofilma, tas ir ļoti būtisks stāsts, ja? Lai cik tas nebūtu varbūt neērts stāsts sabiedrībai. Nu, jā, un tad bija tā, ka mums tā brīža kino naudas dalītāji ierēģi pateica ļoti tieši un konkrēti: Andri, tas ir par traku, šis projekts finansēts netiks. Un tad bija tā izvēle, vai kaut ko darīt vai nedarīt. Un tad, mēs arī esam pavadījuši 2 gadus filmējot tādos ļoti skarbos apstākļos, spītīgi turēdamies pie tā. Stāsts ir būtisks, šī filma ir svarīga mums vismaz, ja, un tā tālāk. Un tad, kad bija gatavs, tad mēs dabūjām atsauksmi, parādījām šo te melno montāžu vienam kino jomā ļoti būtiskai figūrai dokumentālajā kino, kurš pateica: tur, draugi mīļie, tas tiešām ir būtisks stāsts, un viņš iedeva savu rekomendāciju, un tālāk jau mums pat tika piešķirts finansējums, filma tika pabeigta, filmai bija apskaužami labi, tālāk gāja starptautiskos festivālos un tam līdzīgi. Nu, un tad otrais lielais šķērslis stāsts no manas pieredzes ir, protams, filma Izlaiduma gads, kur pirmais šķērslis bija direktore. Filmu mēs sākām kā dokumentālo filmu, un filmējām kādā reālā Rīgas skolā, un mums gāja ļoti labi, un tas bija domāts kā tāds kolektīvs portrets par jauniešiem, kuri piedzīvo šo te ļoti būtisko vecumu, šo te būtisko vērtību maiņu, situācijas maiņu, raksturu maiņu no bērnības uz pieaugušo pasauli. Līdz vienā brīdī mums direktori pateica: nē. Direktori pateica: jūsu stāsts šajā skolā ir beidzies. Tikai tāpēc, ka mēs gribējām nofilmēt ekskursiju, kā viņi brauc ar prāmi uz Stokholmu, kas skaidrs, ka jāfilmē. Mēs arī nopirkām biļetes, uzfilmējām, tūlīt mums tika aizliegts turpināt, un tā tas stāsts it kā būtu beidzies. Tas, par ko es esmu laimīgs, ir tas, ka mēs gada laikā, it kā vēl viens veltīgs gads no dzīves, ja tā varētu domāt, mēs atradām jaunos aktierus šajā filmē. Tie aktieri, kas spēlē Izlaiduma gadā noteicošās jauniešu lomas, nāk no šīs autentiskās skolas, pateicoties direktorei, kura pateica nē. Un visbeidzot par ceļu pie skatītājiem. Nebija mums tā, ka ļoti spīdošas iespējas, kā varat iedomāties, veidot mārketingu un PR kampaņu, bet reklāmas laukumus par brīvu nedala. Ja? Tu nevari par skaistām acīm vien tikt pie kampaņas ar taustāmiem rezultātiem un pie taustāmas kampaņas. Tad kolēģi man pateica: mēs tās lietas pārzinām, Andri, 10 000 skatītāju.
Tas ir diezgan precīzs cipars, ko mēs tev varam konkrēti pateikt. Pēc tā, cik skatās Latvijas filmas, pēc tā, kāds ir šim stāstam potenciāls, pēc tā, ka tev vispār nav nekāda reklāmas kampaņas, teiksim, tur līdzekļi un tā tālāk. Mēs mazliet, kā redzat šajā slaidā, pamainījām šo te prognozi. Mēs vienkārši pieņēmām apzinātu lēmumu, ka mēs veidojam tādu nelielu, bet efektīvu triecienu komandu, kas nodarbojas ar šo te PR un mārketinga kampaņu ļoti organizētā, mērķtiecīgā veidā, apmēram 9 mēnešu garumā, un tad arī šis tas rezultāts, par ko man ir tik liels prieks, kurš ar citu bija ļoti arī būtiska motivācija. Visiem šiem šķēršļu stāstiem ir ārkārtīgi svarīga tā motivācija, vai tā vispār ir, un ja tā ir, tad kāda tā ir. Mani motivēja lielā mērā daudzie domu biedri, cīņu biedri aiz muguras, kuriem es biju solījis. Ja mēs kaut ko nopelnīsim, tad mēs kaut ko samaksāsim. Tā kā, es esmu, teiksim, tiem profesionāliem aktieriem un tiem vadošajiem mākslinieciski tehniskajiem darbiniekiem izdevies kaut kā pa 70% ir faktiski samaksāt to, kas viņiem būtu pienācies. Lūk, tā mēs mācāmies par tiem šķēršļiem, un ko tad tā Latvijas kino nozare? Latvijas kino nozare, es domāju, arī mācās pati no savas piedzīvotās krīzes un vienkārši lejupslīdes un bedres, pat, ja tā varētu teikt. Filmu trūkums, stāstu trūkums, labu filmu trūkums, skatītāju trūkums. Un lūk, pēdējās ziņas ir, manuprāt, satriecošas. Melānija sakauj dusmīgos putnus, svingeri stiprāki par kung fu pandām, izlaidumu gads, es teiktu, nožņauds Drakulu, kas nozīmē, ka Latvijas kino var. Tie ir rādītāji, kas ir objektīvi skatītāju rādītāji. Respektīvi, Latvijas filmas pēdējos gados kino veidotāji un producenti ir ļoti saņēmušies. Mēs visi esam ļoti saņēmušies. Un mēs negribam atrasties tur, kur mēs bijām 90. gados. Un mēs gribam dialogu ar jums. Mēs veidojam filmas jums. Un mums ir ļoti, ļoti būtiski, ko jūs par to domājat. Un tas tāds svinīgs mirklis, man liekas, Latvijas kino, ka Latvijas kino šobrīd ir tikko vissvaigākās ziņas. Latvijas kino pagājušajā gadā, Latvijas kino daļa kopējā skatījumu auditorijā ir dubultojusies. Ja, tas ir, manuprāt, viens skaists un satriecošs jaunums. Mēs esam pārvarējuši vēl vienu šķērsli, un ticiet man, es tā parēķināju pie sevis ar Latvijas kino. Investoram potenciāli pat ir iespējas ieinvestēt un nepalikt mīnusos. Man ir tāda aprēķina. Ja jūs nezināt, kurā filmā investēt, neformālajā daļā pie kokteļa glāzes man pat ir viens ieteikums. Paldies!